Sveicināti, cienījamie tiesneši, oponenti, man komanda klātesošie. Sākumā vēlos pateikties par šo tiešām ļoti interesantu debatu. Esmu priecīgs, ka pusi no debatēm tieši pat jūs komanda. Manuprāt, tā bija klausāma debata, un man izveidojās divi ļoti, manuprāt, acīm redzami strīdskumi. Lai arī jūs argumentus pasniedzāt labi, es joprojām ticu, ka jūsu pamatojums vairāk kārt balstījās uz pieņēmumiem, nevis uz konkrētiem datiem, kurus nodīšu vēlāk, tāpēc es domāju, ka šajā brīdī jūs nedaudz iepatikāt. Tātad strīdspunkti, kurus es pamanīju. Pirmais no tiem būtu, vai prezidentūra ir Latvijai finansiāli izdevīga, kurā saskatās mūsu pirmais arguments un oponentu trešais arguments. Oponenti uzsver, ka šī prezidentūra ir ļoti attīsta ekonomika, taču patiesībā debatējot, pirmā oponenta nezināja arī, cik ir plānoties, cik ir sākumā plānots iztērēt, tāpēc es apšaubu viņi pamatojumu aiz šī argumenta. Tajā pašā brīdī mēs norādījām ļoti skaidriem piemēriem to pašu mašīnu iepirkšanu. Uz vienu mašīnu pusgadu samaksāt 6,5 eiro. Tā ir aptuveni mašīnas cena, un mēs varētu nopirkt to mašīnu tikpat labi. Bet ne, mēs esam atpakaļ. Manuprāt, tas nav nekāds īsti izdevīgs tērēšanas veids. Tāpat jūs uzsvērāt to, ka Lietuvai arī šī bija pirmā reize, un viņiem bija telpas. Tieši tā, Lietuvai šī bija pirmā reize, un viņi iztērēja divreiz mazāk nekā mēs. Un telpas mums ir gaisas pils, tika uzcelt. Ekoloģisko blociņu, tas pats. Un, kas īpaši ceturtdaļa miljonu mēs esam iztērējuši pretiesiski. Kādā veidā tieši šīs lietas sekmē ekonomisko attīstību? Neredz, apmēram. Piekrīt gan, ka cilvēkiem ir jāēst, ka viņi atbrauc šajien. Tomēr, kas maksā, kad atbrauc darba vizītē, nevis paši, bet gan paldies, bet gan attiecīgi Latvijas šajā gadījumā. Tāpēc otrs īstums, ko es pamanīju, ir vai prezidentūra būtiski veicina politiķu pieredzi. Mēs norādījām uz to, ka politiska pieredze var būt arī NATO, ANO, Eiropas Savienībā, tajā pašā padomē. Sapratiet, padomu kā tā, mēs lūdzu neskatīt, ka mēs esam pret Eiropas Savienības padomu, ka mēs uzskatām, ka viņi ir liels naudas zvērs. Nē, nebūtu nē. Bet lieta ir tajā, ka šie 6 mēneši ir tie mēneši, kad mēs esam tādi kā kancelēs valsts. Jo mēs uzturam viņus un mūsu teikšanu, mēs Latvijai jāņem neitrāla pozīcija. Pēcīgi mūsu intereses, mēs esam neitrāli visas Eiropas Savienības kontekstā. Tas mums nevis kādu labumu. Un šī pieredze 112 miljoni. 112 miljoni. Pieredze angļu mācības skolā un dodamies zārzinājumi. Paldies, mēs ar šo piedzīvosim. Tāpēc es vēlos uzsvērt šo atpazīstamības lietu, par ko izcēlās debata. Jautājumu atdošu reāli pirmā runātāja atzina, ka pieredze atpazīstamība var būt arī kaitīga. Uz to es arī varu uzsvērt, jo atvainojot, Latvija joprojām ir viena no ekonomiski mazāk attīstītajām valstīm Eiropā. Tas ir. Pagaidīsim. Jo mēs tagad varēsim pārsteigties. Citas darīs nepareiz pieņēmums par mums, un mēs varam zaudēt potenciāls pēc. Atpazīstamība nevienmēr ir laba, un tas dažreiz ir jāuzmanās. Atspēkojot mūsu argumentus, jūs teicāt arī, ka virzot Eiropas Savienības mērķus, mēs arī iegūstam paši piekrīt. Bet atkal, tas, ko es minēju iepriekš, mēs iegūst šos pašus mērķus arī prezidenta notika Briselē, Lietuvā, jebkur. Šoreiz mēs par maksājumu to, tāpēc prezidenta ir tas posms, kurā mums ir papildus ienākumi, nav nepalielinās īsti teikšana, un mēs izvēlējām papildus. Paldies! Par kibernoziegumiem pret oponentiem tiešām nebija konkrēti fakti, kas pierādīja, ka kibernoziegumi cēlušies. Un kā es secinu, ka kibernoziegumi nav aktuāli, un kā mūsu komandas strādā pierādīja Kostovs, mūsu ministrs arī teica, ka šī nav īsti problēma. Es pats domāju, ka Eiropas Savienības padomu un šī prezidentūra var tikt nedaudz uztvērtas kā manas kurpes. Attiecīgi, viņas ir šodienas pirmā reizi vēl, un viņas man ļoti spiež. Ticiet man, tiešām spiež. Bet man ir labāk mamma, jo viņi teica, ka man jābūt kurpēm, bet liecīgi man viņus vienkārši jābūt kurpēm, tā varētu, ka prezidentūrai arī mums vienkārši jābūt. Manuprāt, šo naudu, man bija vecās kurpes, viņa bišķi notiskāts. Manuprāt, šo naudu varēja iztērēt manā izglītībā, manā pārtikā, varēja kaut ko nopirkt, jā, lai man prieciņš. Bet ne, man jābūt par kurpes, kurš man spiež. Tāpēc tas ir Eiropas Savienības prezidentūra. Mums pašiem par to ir prieks, bet kurš no jums pamanīja mans kurpes?
Kurš pamanīs Eiropas Savienības prezidentūru? Spekulāju. Ar šo visu paturot prātā, es joprojām esmu stingri nelaukam pārliecināts, ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē nav izdevīga tās sabiedrībā.